Jūs teiksiet, tas taču ir Dacia Duster. Ko par to vēl var pastāstīt? Un jums būs pilnīgi taisnība, jo šo modeli mēs pazīstam jau vairāk kā 15 gadus, un tas, jāatzīst, sevi ir pierādījis no labākās puses. Šoreiz nedaudz par konkrētu versiju, jeb konkrētu aprīkojumu līmeni, proti Dacia Duster Extreme. Lai arī šī versija ir ar mazo motoru un priekšpiedziņu, te tik un tā ir tik daudz dizaina elementi, kas liecina par tiešām ekstrēmu braucienu kaut kur dziļi mežā vai tā kā mēs tuksnesī. Dažādas šādas te uzlikas šeit, šādi te spoguļa vāki, te kas tik viss te nav. Un, protams, šī te ekstrīma speciālā zaļā krāsa, perlamutrīga, skaista zaļa krāsa. Ekstrīma versijā ir pieejama tikai tāda. Beidzot, mēs esam tikuši pie testa automobīļa ar jauno Dacia logotipu, gan priekšā, gan aizmugurē. Interesants, kādam var patikt, kādam ne, bet tagad pie tāda jāpierod. Vēl ir interesanti, ka šis te automobīlis nemaz nav tik dārgs, kā varētu domāt, ieraugot šādu te apvidus auto. Proti, cena sākās, kā mēs labi zinām, Dacia Duster modeļiem no 16 000 eiro. Extreme versijā šis te izmaksās plus mīnus ap 20, varbūt mazliet vairāk, ja mēs jau pamēģinām pievilkt kaut ko klāt no papildu opciju saraksta. Labā lieta ir tā, ka budžeta klases crossoveram smagais motoru pārseguma vāks nav jāceļ ar roku, bet to izdara lifti. Sīkums, bet patīkami. Ne katrā premium klases automobīlī ir šāda ekstra. Ko mēs ieraugam tad, kad vāks ir dabūts vaļā? Un šeit mēs ieraugam veselu 1 litru. Iedomājieties, 1 litrs, jeb kā raksta ražotājs, 999. Pirms tam 0 komats. Jā. Šis te ir 3 cilindru benzīna motors, kurš jau rūpnīcā ir aprīkots arī ar LPG jeb gāzes sistēmu. Jāsaka uzreiz, ka labākie sniegumi šim automobīlim ir tieši gāzes režīmā. Gan lielāka jauda, 76 kW, gan labāka dinamika, 13,8 sekundes līdz 100, gan arī labāks patēriņš. Un principā ražotājs ir ieplānojis, ka ar gāzi braucot šis te gribēs 6,2 līdz 6,5 litri uz nobrauktiem 100 kilometriem. Ja gadījumā kādreiz pieskatāt mazlietotu Dacia Duster Extreme un paceļat motoru pārsegu, ieraugat to pašu, ko šobrīd es, aizmirstiet, tas nav sists un pārkrāsots. Šāds viņš ir jau no rūpnīcas. No ārpuses nokrāsots, no iekšpuses nē. Dacia inženieri ir paredzējuši, ka šā Duster Extreme maksimālais ātrums ir 160 km/h pie 1 litra 3 cilindru motora. Jāsaka uzreiz, pie 130 ir robeža, kad komforts pāriet patiešām ekstrīmā. Un vai tas ir vajadzīgs? Tāpēc šis ir tas retais gadījums, ka pravāka izmēra crossovers visnotaļ varētu būt arī pilsētas automobīlis, jo priekšpiedziņā, mazais dzinējs, visas lietas, toties no otras puses, tejoja tā kā maskēšanās tērps. Arī automobīļa salonā ir šādi tādi dizaina elementi, kas liek saprast, ka atrodamies Dacia Duster Extreme izpildījumā. Piemēram, šie te bronzas krāsas dizaina rāmīši ap ventilācijas lūkām, tāds pats arī ap ātruma kloķi, vēl šis tās. Un ļoti interesanti auduma un kaut kāda neizskaidrojama materiāla sēdekļa apdara. Runā, ka to esot ļoti viegli kopt. Tāds ir šis automobīlis. Brauc un brauc bēdu nezinot, jo viss te ir. Bakstāmais ekrāns, klimata kontrole, multifunkcionālā stūre, arī informatīvais vadības panelis, viss kā pie cilvēkiem. Un ar vienu pirkstu kustību šeit mēs varam pārslēgties
uz gāzi, jeb LPG, vai arī atslēgt to un braukt tikai ar benzīnu. Kā nu mums sirds kāro?